Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies. Tik jautājums ir, kad tas būs un kur. Par spīti tam, kad nelabvēlīgs liktenis mūs katru savā pasaules malā. Vai zini, kas ir trimda un kāpēc tā radās? Un vai zini, cik svarīga loma bija mūzikai, kas tapa šajā laikā? Šīs svarīgās vēstures lapspuses mēs, Edvards Strazdīņš Un Santa Šillere. izstāstīsim caur dziesmām, kuras radīja leģendārā grupa Čikāgas Piecīši. Līgo dziesma, Šūpuļdziesma mūsu mīlestība. un karavīra atgriešanās. Tās ir tikai dažas no dziesmām, kas vēst par ilgām un cerībām par Latviju. Grupas trāpīgie teksti un lipīgās melodijas ir kā simbols un tilts starp tiem cilvēkiem, kas dzīvoja padomju varas gūstā, un tiem, kas bija piespiedu kārtā vai brīvprātīgi aizceļojuši. Joprojām klausoties grupas Čikāgas Piecīšu dziesmas, ir jūtams tas vienojošais fenomens, kā dziesmas, kas rakstīts pašu garu stiprināšanai, kļūst par tautas cerības un spēka simbolu. Klausāmies Čikāgas Piecīšu dziesmas un tiekamies tavā skolā. Rietum vēji, kas krastā pūš, aizkāpām aizķeries mums mūž, zem piežu zarījām, kur virši zied, vējš vienmēr veco šūpuļdziesmu dzied.